Kāpēc betona fasādēm vajadzīga labošana? Somijā daudzi cilvēki dzīvo daudzdzīvokļu mājās, kas uzbūvētas no saliekamiem betona paneļiem, galvenokārt reģionālajā celtniecības periodā 60. un 70. gados. Toreiz un pat vēl 80. gados nebija pietiekama zināšanu par betona struktūru izturību pret laika apstākļiem. Tādēļ ēku novecošanās fasādēs un balkonos var radīt bojājumus, kurus tagad ir jālabo. Lai izvēlētos pareizos labošanas līdzekļus, ir svarīgi saprast bojājumu cēloņus, kā arī to, kā tos varētu novērst. Lai saprastu bojājumu rašanās mehānismus, ir jāizpēta betons nedaudz zem virsmas. Betons ir maisījums, kas sastāv no cementa, pildvielām un ūdens. Cementa cietēšanas reakcijā tiek sasaistītas pildvielas granulas, vienlaicīgi radot lielu daudzumu kalcija hidroksīda, kas padara betonu ļoti sārmainu. Attēlā to var redzēt kā sarkanus kristālus. Dzelzbetonam liela sārmainība ir ļoti svarīga, jo tā aizsargā tērauda armatūru no korozijas. Šādā sārmainā vidē betonā armatūra nesāks rūsēt pat tad, ja betonā ir liels mitruma daudzums. Ogļskābā gāze, iespiežoties betona porās, pakāpeniski likvidē sārmainību, kas aizsargā tērauda armatūru, jo ogļskābā gāze reaģē ar mitrumu betonā un cementa radīto kalcija hidroksīdu. Tomēr dažreiz korodējušu tērauda armatūru var redzēt novecojoša betona struktūru virsmās. Tā iemesls ir gaisā esošā ogļskābā gāze, kas kopā ar ūdeni veido ogļskābi. Šo parādību sauc par betona karbonizāciju. Tas betonā rada kalcija hidroksīda pārvēršanos par kalcija karbonātu, tā pakāpeniski samazinot betona sārmainību, kas aizsargā tērauda armatūru. Sliktas kvalitātes betonam ir daudz poru, plaisu un tukšumu, caur kuriem ogļskābā gāze iekļūst ātrāk un attiecīgi ātrāk notiek arī karbonizācija nekā monolītā labas kvalitātes betonā. Jo tuvāk virsmai atrodas tērauda armatūra, jo ātrāk to sasniedz karbonizācija. Novecojošā fasādes betonā karbonizācijas robeža parasti virzās uz priekšu 10 līdz 15 mm dažās desmitgadēs, tomēr šis ātrums var ievērojami atšķirties no minētā. Kad karbonizācija sasniedz tērauda armatūru, tā sāk korodēt, ja betonā ir pietiekami daudz mitruma, kā tas bieži vien ir Somijas un it īpaši Latvijas klimatā, un tādēļ ir novērojama korozija. Korozija palielina tērauda armatūras stieņu diametru, liekot tiem betonā izplesties. Ja korozijas process turpinās pietiekami ilgu laika posmu, betons nevar izturēt korozijas radītās armatūras izplešanās spiedienu. Saplaisāšana un atslāņošanās betonā ir betona karbonizācijas un tērauda armatūras korozijas pirmās pazīmes. Vairumā gadījumu tas nozīmē, ka korozija betonā ir turpinājusies jau vairākus gadus. Vēl viena svarīga parādība ar kaitīgu iedarbību uz betona struktūrām, kuras dēļ jāveic remonts, ir sala izraisīti bojājumi. Kā jau minēts, sliktas kvalitātes betons ir īpaši porains. Kad betons absorbē lietus ūdeni, tas ļoti ātri ieplūst pa kapilāru porām dziļāk betonā. Ja mitrums ir liels, betona kapilāru poras piesātinās ar ūdeni. Savukārt lielākas gaisa poras, tā saucamās aizsargājošās poras, paliek daļēji piepildītas ar gaisu arī mitrā betonā, jo tā kapilāru iekļūšanas spēja ir maza. Betonā, kas ražošanas procesā izgatavots tā, lai būtu izturīgs pret salu, ir pietiekami daudz aizsardzības poru. Tādēļ ūdens, kas sasalstot izplešas, nevar iekļūt betonā un to sabojāt. Šo ražošanas procesu, kas rada papildu porainību, Somijā ieviesa tikai 80. gados. Pirms tam būvētajām betona fasādēm tikai dažreiz bija pietiekami daudz aizsargājošu poru. Mitrs betons ziemā sasalst. Betona porās uzkrātā ūdens tilpums palielinās apmēram par 10. daļu. Sasalstošā ūdens izplešanās savstarpēji savienotajās betona porās rada spiedienu, un šo spiedienu nav iespējams samazināt. Sasalstošā ūdens spiediens ir tik liels,
ka tas pārsniedz kohēzijas spēkus betonā un sala ietekmē betons bojājas. Sala ietekmē betonā rodas mehāniski bojājumi, tādēļ betonā parādās plaisas. Ja mitrs betons atkārtoti sasalst un atkūst, plaisu skaits palielinās un beigās apvienojas lielākās plaisās. Ja tā notiek ilgstoši, sala izraisītie bojājumi betona struktūru padara drupanu ar pieaugušu ātrumu. Caur savienoto plaisu tīklu ūdens var ātrāk iekļūt betonā, kas pātrina sala izraisīto bojāšanos. Betona fasādēs un balkonos sala izraisīti bojājumi bieži sāk parādīties struktūras iekšienē. Betona virsma parasti paliek neskarta ilgāku laiku, jo bieži pirms betona sasalšanas tā izžūst. Bojājumi neparādās betona virsmā līdz vēlākam laikam, kad iekšējā daļa jau var būt zaudējusi lielāko daļu stiprības. Kā novērst šīs parādības? Betona kvalitāte ir atkarīga no celtniecības procesa. Kad ēka ir pabeigta, nav iespējams ietekmēt to, cik ātri notiek karbonizācija, cik dziļi ir ielikta tērauda armatūra vai radīt izturību pret salu ar aizsargājošu poru palīdzību. Tomēr tērauda armatūras koroziju un sala izraisītu betona bojāšanos var palēnināt, betona struktūru saglabājot pēc iespējas sausāku. Piemēram, betona virsmas var efektīvi aizsargāt, uzklājot hidrofobu pārklājumu. Tomēr pārklājumam jābūt pietiekami ūdens tvaika caurlaidīgam, lai varētu izžūt mitrums, kas atrodas zem tā. Mitruma līmeni betonā var samazināt arī, uzlabojot detaļu funkcionalitāti, piemēram, atjaunojot dzegu un logu notekas vai struktūru augšējās virsmas aizsargājot no lietus ūdens ar notekas palīdzību. Aizsargājot struktūras, ir svarīgi atcerēties, ka profilaktiskie pasākumi jāveic savlaicīgi. Kad bojājumi jau radušies, ar aizsardzību vien nepietiek, jāveic nozīmīgāki labošanas pasākumi. Pirms šādu pasākumu īstenošanas jāveic betona fasādes stāvokļa apsekojums, un uz šo apsekojumu rezultātu pamata jāizstrādā detalizēts labošanas plāns. Pārbaudīti un efektīvi risinājumi betona paneļu fasāžu labošanai. Kā redzams iepriekš demonstrētajā videomateriālā, betona paneļu bojāto fasādi var labot ar papildus siltumizolāciju. Tas vecajai struktūrai izveidotu aizsargātāku un sausāku vidi, kas palēninātu vai pat pilnībā apturētu karbonizāciju, koroziju un vai sala izraisītu novecošanos. Jaunā struktūra varētu būt neventilējama fasāde ar apmestu siltumizolāciju vai siltumizolēta ventilēta plākšņu vai ķieģeļu fasāde. Neventilējama, siltumizolēta apmesta fasāde. Ja fasādes stāvokļa apsekojums liecina, ka vecās struktūras līmeniskums, stiprība un pielipšanas spēja ir pietiekama, un jaunās fasādes risinājums ir izvēlēta bezšuvju, tradicionālā plānā apmetuma siltumizolācijas sistēma, to var īstenot ar 2 dažādiem sārmisturīgiem paroka akmensvates izstrādājumiem. Siltinot ēku ar sārmisturīgajām paroka fas B plāksnēm, siltumizolācijas plāksnes pie sienas tiek piestiprinātas ar līmjavu un mehāniskiem stiprinājumiem. Plāksnes puse ar sarkano marķējumu jālīmē pie sienas. Kad plāksnes ir piestiprinātas pie sienas, tiek uzklāta līmjava, kurā ieguldīts sārmisturīgas stīklašķiedras siets un virs tās izlīdzināšanas java un virsmas apmetuma kārta saskaņā ar apmetuma sistēmas ražotāja norādījumiem. Siltinot ēku ar sārmisturīgajām paroka fal 1 lamēlām plāksnēm, siltumizolācijas plāksnes tiek piestiprinātas ar līmjavu. Atkarībā no apmetuma sistēmas ražotāja norādījumiem, tās var izmantot bez mehāniskiem stiprinājumiem. Kad lamelas ir piestiprinātas pie sienas, tiek uzklāta līmjava, kurā ieguldīts sārmisturīgas stīklašķiedras siets un virs tās izlīdzināšanas java un virsmas apmetuma kārta saskaņā ar apmetuma sistēmas ražotāja norādījumiem. Ventilēta fasāde ar plākšņu vai ķieģeļu apdari.
Ja uz vecās fasādes paredzēts mūrēt ķieģeļu apšuvumu, vispirms, kā atbilstoša biezuma siltumizolācijas slāni montē elastīgo, bet stingro Parok Extra, izmantojot tos pašus mehāniskos stiprinājumus, virs Parok Extra plāksnēm, kā pretvēja siltumizolāciju montē Parok Cortex ar vēju aizturošo virsmu uz ārpusi. Noblīvē šuves ar līmlenti un cieši piespiež apakšējo elastīgo izolācijas slāni pie nesošās sienas. Parok Cortex ir nedegošs izstrādājums, pat pārklājums, tādēļ ir piemērots ēkām ar degamības klasi U1 un U2. Atbilstoši projektam, struktūrā atstāja ventilācijas spraugu un uz jaunas pamatnes mūrē ķieģeļu fasādi. Ventilēta plākšņu fasāde, viena karkasa sistēma. Ja izvēlētais fasādes materiāls ir ventilēta plākšņu struktūra ar atsevišķu vienu atbalsta karkasu, vispirms piestiprina karkasa statņus pie sienas, izmantojot atdalošu slāni starp statņiem un sienu. Karkasā cieši pie sienas iestrādā elastīgo Parok Extra. Virs Parok Extra plāksnēm montē Parok Cortex. Kā pretvēja siltumizolāciju montē Parok Cortex ar vēju aizturošo virsmu uz ārpusi. Tā visai struktūrai nodrošinot nepārtrauktu siltumizolācijas slāni un slāni aizsardzībai pret vēju. Noblīvē šuves ar līmlenti un cieši piespiež apakšējo elastīgo izolācijas slāni pie nesošās sienas. Parok Cortex ir nedegošs izstrādājums ar ugunsreakcijas klasi A2 S1D0 un tāpēc ir derīgs augstceltnēm un ventilējamām fasādēm. Saskaņā ar projektētāju norādījumiem virs Parok Cortex atstāja ventilācijas spraugu un piestiprina ārējās apdares plāksnes. Ventilēta plākšņu fasāde, dubultā karkasa sistēma. Ja izvēlētais fasādes materiāls ir ventilēta plākšņu struktūra ar atsevišķu dubulto atbalsta karkasu, vispirms piestiprina karkasa statņus pie sienas, izmantojot atdalošu slāni starp statņiem un sienu. Karkas jāpiestiprina ar tādu soli, lai Parok Extra siltumizolāciju varētu cieši iestrādāt starp statņiem. Uz ārējiem karkasa elementiem piestiprina Parok Cortex ar vēju aizturošo virsmu uz ārpusi. Tā visai struktūrai nodrošinot nepārtrauktu siltumizolācijas slāni un slāni aizsardzībai pret vēju. Noblīvē šuves ar līmlenti un cieši piespiež apakšējo elastīgo izolācijas slāni pie nesošās sienas. Piestiprina karkasu virs Parok Cortex plāksnēm. Saskaņā ar projektētāja norādījumiem virs Parok Cortex atstāja ventilācijas spraugu un piestiprina ārējās apdares plāksnes. Pretvēja siltumizolācijas plākšņu Parok Cortex šuvju nosekšana stūros un ap logiem. Ēkas stūri ir kritiskās vietas ventilēto fasāžu risinājumos, un tāpēc tie papildus jānosedz pret vēju. Pēc tam, kad Parok Cortex vēja aizsardzības plāksnes ir nostiprinātas, izmantojiet Parok XST021, lai nosektu ēkas stūrus. Tā visai struktūrai nodrošinot nepārtrauktu siltumizolācijas slāni un slāni aizsardzībai pret vēju. Izmanto Parok XST021, lai nosektu šuves ap logiem un durvīm.